Pārdod, izīrē, dāvina, ziedo, saimnieciskā darbība, savstarpēji norēķini, mežu izīrēšana vai pārdošana, nekustamā un kustamā īpašuma pārdošana vai izīrēšana. Tik daudz dažādu veidu, kā rīkoties ar naudu, un tas, kas šīs visas lietas vieno, ir nodokļi. Es droši varu teikt, ka vārds nodoklis man vairs neizraisa paniku. Un kā ir ar tevi? Nodokļi bez panikas. Čau, es esmu Amuna Deivis, un šī ir mūsu raidījuma Nodokļi bez panikas noslēdzošā epizode. Un šajā epizodē mēs pārskatīsim visu, ko mēs esam izdarījuši šajā posmā, lieliskās 18 epizodēs. Un šodien es neesmu viens. Šajā epizodē mēs pārskatīsim visas iepriekšējās epizodes, ko mēs esam sadarījuši. Un gudra nodokļu maksāšana ir diezgan viegla. Un par to man ir jāpaskās manai lieliskajai kolēģei Ievai Liepiņai, kuras esmu uzaicinājis pievienoties man šajā epizodē jau no paša sākuma. Paldies, Dāvi! Ieva, es vakar saņēmu tavu ziņu, un man bija liels pārsteigums, ka tu pateici, ka mūsu epizodes tiek izmantotas mācību materiālos. Un, cik es saprotu, šodien mēs dosimies kopā ar tevi pie studentiem. Jā, šodien mēs, Dāvi, dodamies uz Ekonomikas un kultūras augstskolu, kur tiksimies ar studentiem. Un studenti izmanto mūsu raidījumus, lai apgūtu nodokļu jautājumus. Tas ir super interesanti. Kurā no mācībām viņiem to rāda biznesā? Man liekas, tas varētu būt bizness. Tas var būt dažādās jomās, jo nodokļi, Dāvi, taču skar praktiski visus. Mēs taču to runājām. Tieši tā, un nodokļi ir jāmaksā ar visiem. Jā, Dāvi, nodokļi ir jāmaksā visiem, bez tā jau dzīvot nevar. Tikai jautājums, kā tu tos nodokļus samaksā, vai tu to dari gudri, un vai tu saproti, kāda tev ir izvēle. Un tā jau parasti ir cilvēku lielākā problēma. Jā, un vai tu to dari pareizi? Jā, un saulaicīgi. Jā. Dodamies uz skolu? Dodamies! Vai vispār kādam ir saprašana, kādēļ mēs maksājam nodokļus? Jūs zināt, kādēļ cilvēks maksā nodokļus? Tāpēc, ka tas ir obligāti jāmaksā tie nodokļi. Bet kam viņi ir paredzēti? Priekš kam vispār? Tā obligātā prasība valstī, ka ir jāmaksā vienkārši. Jā, pirmkārt tas, lai uzturētu valsts labklājību, uzturētu visu infrastruktūru un tā tālāk. Ja tīri tā no individu skata punktu, tad, lai maksātu pensijas, atbalstītu slimības lapās, un vēl daudz dažādas funkcijas. Tā kā nodokļiem ir ļoti liela nozīme gan cilvēkiem, gan pašai valstī. Valsts jau nevarētu pastāvēt, ja nemaksātu nodokļus, attiecīgi tad nav valsts. Jā. Jūs esat ļoti gudri. Es nezināju, to man likās vienmēr, kāpēc mēs maksājam nodokļus. Vienmēr, kad es nezināju kaut kādas atbildes, man likās, ka gan jau vienkārši, lai nozagtu vai kaut ko tādu. Bet pilnīgi loģisks atbildes nevar jau valsts pastāvēt. Ja mēs nemaksājam nodokļus, mēs jau esam tie, kas uztur šo valsti. To man iemācīja jau. Jā, un tad pašā pirmajā raidījumā mēs ar to arī sākām, kāpēc tas nodoklis jāmaksā, jo faktiski valsts darbojās kā tāda noslēgta sistēma, tāpat kā jebkurš uzņēmums. Valstī ir tēriņi. Jūs gribat droši aiziet mājās. Lai jūs varētu pa ceļu droši aiziet mājās, ir jāalgo policists. Un, lai to visu sistēmu norganizētu, tas ir tas valsts ieņēmumu daļa, jo kaut kā ir kaut kas jādod, lai kaut ko saņemtu pretī. Un tas, ko mēs arī daudzos raidījumos pēc tam pieminējām, kad nodoklis valstī jau nav tāds, ka es tagad samaksāšu un man tad pienāksies tas. Ir kaut kādas šīs pašas sociālās sfēras, ko jūs sakiet. Teiksim, lai būtu šī pensija, lai ir kaut kādas arī tādas lietas, kur mēs nevienmēr visu varam gaidīt pretī, bet kopumā tātad, ja mēs esam rezidenti nodokļiem Latvijā, mēs par to, lai šeit droši varētu pa ielu iet, lai varētu saņemt kaut kādas atbalstu no valsts un teiksim, kaut vai to pašu valsts aizsardzību, no kā tad viņu finansēs. Mēs viņu finansējam ar saviem nodokļiem, neviens no malas neatnāks un to mūsu vietā neizdarīs. Tas tāpat kā uzņēmums valstī jāstrādā ir ar peļņu, ja nav šis pozitīvais ienākumu moments, tad ir jāaizņemās, jo naudas vienkārši pietrūks, to jau jūs arī studijās mācieties. Tātad valsts ir uzņēmums zināmā mērā,
vērā, kas nodrošina mums labumus, un nodoklis ir tas būtiskākā ieņēmuma daļa valstī ir tie nodokļi, ko mēs maksājam. Ir svarīgi saprast, ka šis nodokli, ka viņu var samaksāt dažādos veidos, un jūs to noteikti arī mācieties savās studijās, varbūt ne tieši vienā kursā, bet visu kaut kur pieskarieties, jo šis vienu ienākumu lietu jūs variet aplikt dažāda nodokļiem. Pieņemsim, jūs aizejiet koncertā, nodziediet dziesmu. Ja jums var maksāt autora atlīdzību, jūs var būt pašnodarbināta persona, kā saņemt savu ienākumu. Jums ir dažādas izvēles iespējas, kā jūs to ienākumu variet saņemt, un šīs nodokļu lietas katrā gadījumā atšķirsies. Tātad jums ir izvēle. Katrai ir sava likme. Piemēram, mēs kā pašnodarbināta persona, piemēram, kā influenceris, man vislabāk ir autoratlīdzības līgumus slēgt, bet es strādāju arī papildus par grima mākslinieku un frizieri, tad tur es esmu man ir saimnieciskā darbība kā pašnodarbinātām. Jūs pat varat dalīt, kas ir super interesanti un noderīgas lietas var uzzināt. Jā, un ko mēs arī savā raidījumā par autoratlīdzībām tieši runājam, kad, piemēram, vai jūs ziniet, ka šis ienākuma nodokļa likme no autoratlīdzībām faktiski satura arī sociālā nodrošinājuma komponenti. Ja? Tātad šī 25% ienākuma nodokļa likme sadalās 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis un 80% sociālās iemaksas. Ja? Tātad arī to daudzi nezin. Tātad tu it kā samaksā iedzīvotāju nodokli, bet tu esi sociāli nosacīti nodrošināts, ja nekā saņemot kā saimnieciskās darbības ienākumu. Tātad tāds nianses ir. Un tad mēs intervējot ar Dāvi cilvēkus uz ielām, saskārāmies tādu interesantu lietu, kad, kā Dāvis minēja, ka bija ļoti grūti tajā pirmajā reizē, jo tik līdz par vidu visi iet 3 draudzenes, tur runā, man ir alga, man nekas neinteresē, citi ienākumi man nav. Tad kāds ir jūsu viedoklis, ka, piemēram, ja jūs savā darbiņā saņemiet darba algu, vai jums ir jāinteresējās par nodokļiem? Jūs sakojat līdzi, piemēram, cik daudz no jums strādā augot darbu? Visi. Un jūs sakojat līdzi savām nodokļiem, cik jūs samaksājat nodokļos? Vai jūs uzskatāt, ka tas ir darbs par to atbild, grāmatvedi darbā par to atbild, un tas ir viņas uzdevums? Vai jūs paši uzskatāt, ka jums pašiem jāsako līdzi? Jo mēs intervējot parkā sapratām, ka 100% uzskata, tur algas nodokļu samaksā. Tur viss sakārtots, jā. Katram pašam jāsako līdzi. Man, piemēram, ir apgādājumie bērni. Un es vienmēr paskatos, vai tur ir viss kārtībā ar nodokļiem. Ceļš atgriežās pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, tad tur var rāsties tas starpība nodokļu nomaksās, jo iepriekš ir maksātas tieši bērnu kopšanas pabalsti. Vai tas ir svarīgi vai nav? Ko tur tas grāmatvedis Jā, ir svarīgi pašam sekot, bet es nesakoju. Bet es to atstāju grāmatvedī. Lūk, un to mēs arī mums ir speciāli raidījums, kur mēs runājam par darba algu un par nodokļiem, jo, ko mēs arī pēc tam cilvēkiem stāstījām, kad faktiski jūs saņemiet darba algu, nodokļu maksātājs esiet jūs. Tas, kad grāmatvedis kaut ko tur rēķinās, viņam ir pienākums sarēķināt, ieturēt, izmaksāt, bet viņš ir cilvēks, viņš var kļūdīties. Un varbūt nevienmēr speciāli, dažādi gadās, teiksim, par tiem pašiem apgādājumiem. Mēs arī runājam raidījumā par gada ienākumu deklarācijām, bija speciāli, pat raidījums. Ir publicēts, kad jums kaut kas aizmirstās, jūs neesiet ieķeksējuši savu grāmatiņu, laicīgi kaut ko neesiet izdarījuši. Pirmkārt, jūs esiet nodokļu maksātājs, ja darba devējs būs aprēķinājis jums nepareizi ienākuma nodokļu, jums viņa nāksies samaksāt. Tāpēc, ka jūs maksājat nodokli. Grāmatvedis izpilda tikai to funkciju, sākotnēji ieturot šo algas nodokli, tā kā avansa maksājuma veidā, saņemot šo ikmēneša algu un pēc tam iesniedzot gada ienākuma deklarāciju, jums būs jāpiemaksā, vai gluži otrādi jums ir tiesības atkal šos apgādājumos nodeklarēt, dabūt naudiņu atpakaļ 3 gadus atpakaļ. Ja tā šo deklarāciju var sniegt labojumus un teiksim, tā kā to mēs mēģinām pastāstīt, ka faktiski nodokli jau maksājiet jūs. Faktiski mums ir kas jāsaprot, lai kādu ienākumu mēs saņemtu, vienalga, vai tas ir, mēs arī Dāvi runājam raidījumā, vai mums ir ienākums Latvijā, vai mēs koncertējam ārvalstīs, mums ir ārvalstīs, vai mums ir darba alga, piemēram, Vācijā mēs kaut ko esam strādājuši, kā šobrīd ir moderni, mēs strādājam pie datora un Vācijas uzņēmums mums maksāja, bet mēs sēžam Rīgā. Tāpat mēs maksājam nodokli un mūsu pienākums katram pašam, par cik mēs esam nodokļu maksātāji Latvijā, ir to noskaidrot, kā to darīt un jāsaprot, ka mēs tāpat samaksāsim.
Un tad mums bija vēl speciāli raidījums tāds par šo jautājumu, kas notiekās šogad, piemēram, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas. Mēs arī raidījumā minējām to, ka šis būs gads, kad nav tā lielā bingo loterija beidzot, kad katrs gaidīja, cik 1200 ir pārmaksa, vai tur man speciāli bērni tur gaidīja, kā kaut ko pirks, kad būs iesniegs deklarāciju, tik būs. Šis ir pirmais gads, kopš ilgiem laikiem, kad lielākai daļai iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tā aprēķina sistēma ir tāda, ka nodoklis būs jāpiemaksā. Un tās summas bieži vien nav nemaz tik mazas, kas ir jāpiemaksā. Vai kādam bija jāpiemaksā no šejienes? Esat iesnieguši? Visi? Visi, da. Tā tad ļoti labi. Tātad mēs runājām par to. Un arī Dāvis intervēja arī valsts ieņēmuma dienesta pārstāvjus, kas tad notiek, kad pēkšņi, pieņemsim, nesiet to apzinājušies, ka nodoklis ir daudz jāmaksā, jums naudas nav. Ir kaut kāds termiņš un kā to risināt. Tāpat kā mums bija arī par gada deklarācijām, piemēram, mācības. Jūs esat kādreiz mācības vai medicīnas čekus iesnieguši un dabūjuši naudu atpakaļ? To es nekad nebiju izmantojis. Man liekas, tas sarežģīti un to es tagad visiem mācu. Starp citu, ja tev ir medicīnas čeki vai mācību čeki, kad tu vari iesniegt viņus un dabūt naudu atpakaļ, kas man liekas super forši, sevišķi par mācībām, jo tur dara viss, kas saistās ar tavu darbību. Vai jūs esiet kādreiz izīrējuši dzīvokli? Nē, man nav pieredze ar izīrēšanu, tikai ar pašai, kad es esmu īrnieks tādā virzienā. Teiksim, šajās starpnieku platformās taču ieliet sludinājumu, tur brauc ārzemnieki un piloti un kas visi vēlamie būtu šie īrnieki. Mēs tagad izīrējam. Vai jūs ziniet, kas ir kādas riska lietas un kas jums kā parastam cilvēkam vispār ir jāzina, lai to varētu darīt? Jo, protams, nodoklis par to ir jāmaksā. Nav tā, ka jāslēdz līgums, ar to ir jāsāk. Labi, noslēdzām līgumu, ok. Viņš mums maksā. Ir metodiskais materiāls, kur tas ir paskaidrots, kā notiek šī izīrēšana, jo noteikti pameklējiet. Tas varbūt jums būs interesanti, ja jūs ekonomiku studējat kopumā, lai bildi saprastu. Presē ļoti daudz publikāciju. Tas bija vesels tracis pēdējā pusgada laikā par šo izīrēšanu, jo, kad šīs platformas, ārzemju platformas, piestāda jums rēķinu par saviem pakalpojumiem, par to ir pienākums maksāt PVN visiem. Ja? Tas parastam cilvēkam nav saprotams, un to valsts arī saprata, ka tāda problēma ir, ka šo PVN nemaksā, un tas bija diezgan populārs temats arī ziņās, kas tika apspriests. Viens ir ienākuma nodoklis par šo saņemto ienākumu, un otrs ir tas, kad šo PVN. Un tad mēs ar Dāvi apspriedām arī šo gudro maksāšanu, jo izīrējot dzīvokli, piemēram, ja jūs izīrēsiet dzīvokli tagad Ievai, jums ir iespēja izīrēt dzīvokli, reģistrēt saimnieciskās darbības veikšanu izīrēšanai un attiecīgi sniegt šīs ceturkšņa atskaites, norakstīt izdevumus un maksāt 25,5% līdz pirmajam progresivitātes sliekstam. Kā tu zini, ka mums ir 2 likmes, šobrīd arī 33% ienākumu nodoklis lieliem ienākumiem. Un ir iespēja 5 darba dienu laikā piereģistrēt šo īres līgumu valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā un maksāt ienākuma nodokli tikai cik procenti? 10%. Tā ir tā gudrā nodokļu maksāšana, ko faktiski arī mēs mēs reāli to realizējām. Arī raidījumos variet redzēt, kā tad vienam kaut kādam notikumam jūs varat izvēlēties vienu ceļu, otru ceļu, un šajā 10% ienākumu nodokļu maksāšanas kārtībā jūs izdevumus norakstīt nedrīkstiet, bet jūs drīkstiet vienreiz gadā norakstīt nekustamā īpašuma nodokli caur deklarāciju. Tātad viena izdevumu daļa jums var būt. Jūs noteikti arī esiet lasījuši kādreiz, tāpat kaut kur paziņu lokā notiek kaut kādas nelaimes, un mēs mēģinam cilvēkam, teiksim, man draudzenei iespēja mājās zibens. Tātad visi gribēja palīdzēt, katrs kaut ko, un tad jautājums, vai tam cilvēkam ir jāmaksā nodoklis, jo faktiski tas, ko mēs saņemam, ir mūsu ienākums, un to, ko mēs risinājām, ka cilvēkam ienākums ir ne tikai tas, ko jums ieskaita bankas kontā, bet ienākums arī ir tas, ko jums uzdāvina mantu veidā, pakalpojumu veidā, un tad mēs apspriedām arī influenceru darbību citos raidījumos. Nē, man liekas, influenceru šī tēma, man viņa likās interesanta, bet pilnībā nesakārtota. Viņa ir nesakārtota, jo ļoti daudz influenceriem tur dāvina kaut kādas dāvanas. Un
tad it kā ir viena puse, kas ir valsts ieņēmuma dienas, kas saka, ka no tām dāvanām ir jāmaksā nodoklis, tās vērtības. Bet tajā pašā laikā, kā viņas ir uzdāvinātas, visi tie hashtagi, tas, manuprāt, ir jādara, lai nemaldinātu cilvēkus. Man liekas, tas vairāk tāpēc ir izdomāts tur sadarbība, reklāma, lai nemaldinātu cilvēkus. Bet par dāvanām tas nav sakārtots, jo saņemot dāvanu, kur tu neesi prasījis, un tev nav, viņi nav teikuši, tev ir jāuztaisa, piemēram, stories vai posts par to, tad no tās dāvanas tev nav jāmaksā nodoklis. Un ieņēmuma dienesta pārstāvji arī norādīja, ka jebkurš darījums ir jāapskata pēc būtības. Un to, ko mēs arī ar viņiem sapratām, kad var rakstīt, uzdot šo savus jautājumus, un fiziskajām personām es arī savā praktiskajā darba dzīvē saskaros ar to, kad likumā ir uzrakstīts viens, bet cilvēka dzīvē tas notikums var būt kaut kā tik ļoti samudžinātas, kaut kādas lietas, kur uz līdzenas vietas ir stāsts, kāda vispār nav. Un valsts ieņēmuma dienests ir ļoti atsaucīgs tieši uz privātpersonu lietu risināšanu. Viņi tiešām ir ļoti, ļoti atsaucīgi. Jā, viņi raksta cilvēkiem nevajag baidīties no valsts ieņēmuma dienas. Tiešām, ja ir kādi jautājumi, droši zvanīt, un viņi palīdzēs atrast tās atbildes. Tiešām nav tā, es pats tam esmu izgājis cauri, nav tā, ka tu saņem no vidi vēstuli, un tagad viss tev ir sots. Tā tas nenotiek. Ja tu ignorē šo vēstuli, un tev tāds, es viņu neredzu. Viņas nav tas nekas, ka tas ir tavā oficiālajā, šajā te reģistrā atnākusi tā vēstule, viņa nekur nepazudīs. Bet, ja tu ej pretī, pazvani, un ka tu nesaproti, viņi tiešām nāk pretī, palīdz saprast, un, piemēram, ja ir kaut kas nav nesakārtots, vai tev, piemēram, tur kaut kāds parāds vai kas, nav tā, ka tev pieprasīs nekādas summas, un pārsvarā nekad pirmajās reizēs, nav vids, es neesmu nekad redzējis, ka vids uzreiz, viss tu neesi kaut ko samaksājis, vai tu esi kaut ko pārprats, izdarījis nepareizi, ka tev uzreiz liek sodi. Tā tas nav. Tev var prasīt paskaidrojumus, un tad vienkārši atrisināt kopā šo te radušo problēmu. Sarakstēs ar vidu ir tas, ka viņi atbild ļoti profesionāli. Jā. Viņi kopē, tur nebūs, viņi kopē iekšā likuma normas. Un, ja es to neizprotu, man ir sarežģīti vienalga to saprast, un cilvēku otrais neprasa un nejautā, tāpēc, ka atbilde ir pārāk sarežģīta. Un tad viņiem, manā gadījumā, es rakstīju vēlreiz, un es teicu, ka es nesaprotu viņu atbildi, vai viņi var izskaidrot ar kaut kādiem piemēriem, lai es saprastu, ko viņi grib man pateikt, un viņi arī atbildēja. Tas, ko es šajos 18 raidījumos uzzināju saistībā ar vidi, viņi tiešām vienmēr centīsies palīdzēt. Runājot par to, tieši par nodokļu parādiem, mēs arī intervējām cilvēku, kas strādā ar nodokļu piedziņu, un to es arī varu pateikt no savas profesionālās dzīves puses. Ja gadās, cilvēkam var gadīties viss kaut kas, jūs variet nezināt, kā saka, nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet var gadīties, un arī parādu piedziņas speciālisti arī stāstīja, un es varu apliecināt, ka tas tā dzīvē arī notiek. Ja kādam ir parāds, un viņš ir jāmaksā, viņi zvana vienreiz, zvana otrreiz. Nekad nav tā, ka jums visu uzreiz nobloķē, jo kādreiz, ja pie manis atnāk cilvēks, kurš ir nonācis nelēmē, viņš tur ir izvairījies pusgadu vai gadu, tad viss ir tagad aizbloķēts, un tad viņš kaut ko dara. Bet viena mums tāda interesanta tēma arī bija, pieņemsim, jūs kādam cilvēkam palīdzat, visi tur dod naudiņu un mantas un visu kaut ko. Vai šim cilvēkam ir jādeklarē ienākums? Gada. Pieņemsim, nodega māja, man draudzenei nodega, visi deva, kuri vien cilvēki ļoti ārkārtīgi atsaucīgi un tādās lielās nelēmēs arī gribam palīdzēt. Vai tam, kurš saņem, ir jādeklarē ienākums? Es zinu, ka par tiem 10 000, kaut kas ar 10 000 ja tev ir uzkrāti 10 000, vairāk nekā 10 000, tad ir jāsāk maksāt nodoklis. Nē, ja tu iegūst kaut kāds ieņēmums, tad viennozīmīgi ir jādeklarē, ja nebūs atkal parādnieks vai vēl sliktāk, bet konkrētāk, es domāju, šajā gadījumā būtu jāskatās, kā tu iegūst šos ieņēmumus. Ja tie ir skaidrā naudā, tad būs relatīvi sarežģītāk visu deklarēt un izsekot. Ja tas ir pateicis no kontā pārskaitījums, tad loģiski būs vieglāk. Konkrētas summas, diemžēl, nevarēšu pateikt. Tātad, pirmkārt, jūs nevienam neko neprasījāt, bet visi dod, un atceramies, ka no vienas cilvēka, cik mēs 1000 vairāk
eiro varam saņemt šo dāvanu, tātad katrs kaut ko mums ir iedevis. Man ir ienākums, kurš nav apliekams ar nodokli, bet kas ir obligāti cilvēkiem jāzina, kad no 10 000 eiro ir obligāti jāsniedz gada ienākuma deklarācija. Tātad, ja jums bankas kontā būs katrs skaitījis pa 50 eiro vēloties palīdzēt, jums gada beigās viss tas jāapkopo un jānodeklarē neapliekams ienākums. Un cilvēki domā, ka ir jādeklarē tikai tad, kad jums ir nodoklis jāmaksā, bet jāzina, ka jādeklarē arī tad, kad nav jāmaksā nodoklis, līdz 10 000 nevajag, virs vajag. Pieņemsim, jums mamma uzdāvinās 10 000, tētis 5 000, kopā jau ir jau 15, un jums ir obligāti jāsniedz gada ienākuma deklarācija. Bet vēl viena tēma, kas man likās arī interesants, tagad vienkārši cenšos atcerēties visas tās 18, 17 tēmas, ko mēs esam izrunājuši, kas man arī likās super interesanti tēma, ir lietoto mantu pārdošana. Vai jūs esat kādreiz, piemēram, pārdevuši savas mantas kādas? Un jūs zināt par nodokļiem, kā tur ir, kad jūs pārdodat savas lietotās mantas, kad ir jāmaksā nodoklis un vai ir jāmaksā nodoklis? Tie ir tā no loģiskas skatu punkta. Ja tu kaut ko pārdod, tu iegūsti ienākums un loģiski tie ir jādeklarē. Piemēram, ja tu to dari ar vēlmi neizraisīt sev čakaru un veikt šo norēķinu ar skaidru naudu, tad iespējams tu varēsi izšmaukt bez deklarēšanas. Jā, nē, mēs nerunājam par skaidru naudu, bet vienkārši vai tev ir jāmaksā nodoklis, ja tu pārdod savas lietotās mantas, vienalga datoru, telefonu, drēbes, visu dzīvoklī, kas ir mēbeles, vai jums liekas, ka no tā ir jāmaksā nodoklis un kad tas ir jādara? Man šķiet, ka tur ir kaut kāda summa, jo vienreiz nodoklis ir samaksāts, ka es iegādājos to lietu. Tas, ko es varu pateikt, uz savas lietotās mantas vari pārdot tik, cik vēlies, un nodokļi par to nav jāmaksā. Valsts ieņēmuma dienesti arī ļoti precīzi mums raidījumā atbild, ja jūs pārdodiet savu skapi, pārdodiet, cik gribiet, nav nodoklis jāmaksā. Ja jūs iesiet uz lietoto mantu veikalu, mazgāsiet un pārdosiet, iesiet uz veikalu, mazgāsiet un pārdosiet, tas ir bizness. Tātad būtībā arī, ko valsts ieņēmuma dienesta pārstāvis minēja, kad ir jautājums par nodomu, bet ja mēs pārdodam, bieži vien nāk prātā tās bērnu drēbes, kuras ik pa 3 mēnešiem ir jāmaina sākumā, un kur tu viņas liksi, tu viņas pārdod, un tātad lietotās mantas tirgot var, bet ja es teikšu, ka mana lietotā manta ir, piemēram, kaut kāds ēvelēšanas galds, tad būs jau jādomā, vai tas tomēr nav biznesa kaut kāds darījums. Mēs analizējam arī savā raidījumā vienu tādu interesantu tēmu, ar ko es pēkšņi saskāros, ka cilvēki to neizprot. Mūsdienās ir ļoti populāri nereģistrēt laulību. Piemēram, dzīvo cilvēki kopā, 2 draugi, 2 draudzenes, vienalga, tas nav svarīgi. Dzīvo kopā, īrē vienu dzīvokli, pilnīgi sveši cilvēki, viens otram skaita naudu. Vai tas ir ienākums? Kāpēc sveši cilvēki var pat labākie draugi? Es tā nodzīvoju līdz pat... Dāvi oficiāli pret valsti, tu esi svešs cilvēks, 2 pilnīgi, vienkārši dzīvo kopā. Un viens otram, protams, visi kopā pēk pusdienas, visi kopā brauc ceļojumā, viens maksā, viens otram skaita. Var sakot, ir bardaks. Un tagad ir jautājums, vai jums ir jādeklarē ienākumi, ja atnāk valsts ieņēmuma dienesta vēstule, kura saka, jūsu kontā ir tāds un tāds apgrozījums, un izrādās, ka no dāvja, piemēram, es esmu saņēmusi 35 000 pagājušajā gadā. Viņš man ir ieskaitījis, tātad kopā. Ir, pieņemsim, ir. Un tagad ir jautājums, kā jums šķiet, vai šādos gadījumos ir jāmaksā nodoklis un kā to vispār var risināt? Ir jāmaksā nodoklis, jo tomēr, kā jūs teicāt, sveši cilvēki, viņi neuzskata, tā nav dāvana, vienkārši svešam cilvēkam pārskait naudu par ko. Tieši tā. Lūk, tā tad ir kaut kādi risinājumi, kā to nodokli maksāt gudri, un šīs partnerattiecības ir tāda lieta, ko reģistrē pie notāra. Mums ir likums par šīm partnerattiecībām. Protams, nevar reģistrēt brāļu un māsas, un tur ir aizliegumi, kas nedrīkst, partneri ar kaķi, suni nedrīkst, un tam līdzīgi. Tā ir diskriminācija. Bet šobrīd likumā tā ir. Bet katrā ziņā šīs partnerattiecības arī maniem bērniem izrādījās liels pārsteigums, ka tādā veidā to visu var sakārtot, un likumā tas ir iegrozīts šī norma,
līdz ar to partnerattiecību likumu, kad stājās spēkā ļoti dīvainā veidā. Ja jūs lasiet visus likuma pantus, nekur tas nav pieminēts, partnerattiecības ir vienā vietā un pateiks, ka tas attiecas uz to. Tātad dāvanas, tā kā līdzīgi kā ģimenē, visas naudas aprites regulēsies, ja piereģistrē šīs partnerattiecības, ko dara pie notāra. Tad man ir viens tāds jautājums, mums visiem atkal pilnīgi cita tēma, vai jūs kādreiz esat spēlējuši azartspēles internetā? Uz šo padomājiet, vai jūs gribat atbildēt, jo mēs pēc tam dosimies uz vidi. Mēs neaicinām to darīt, bet par cik tā ir ļoti smaga tēma visādos virzienos, tāpēc arī šis raidījums bija iekļauts mūsu tanī programmā, par ko mēs runājām, kas ir jāmaksā. Tātad, ja ir visas 100-gades loterijas, kas ir valsts īpaši nosauktās, par to ienākumu nodoklis nav jāmaksā, bet internetā šobrīd azartspēles ir ārkārtīgi pieejamas un bēdīgā statistika ir tāda, ka ļoti daudz cilvēku spēlē. Tu vari spēlēt visur, autobusā, skolā, vannā, tu vari visur, tev nav jāiet uz kazino, tu vari spēlēt. Tas ir ļoti viegli pieejams un ļoti daudzi nonāk bēdīgā situācijā un atkarībā, un tas ir ļoti, ļoti smagi stāsti. Un ko arī Dāvis intervēja valsts azartspēļu inspekcijas pārstāvi un tikās arī ar uzņēmējiem un skaidrojām un stāstījām, kad ir legālās spēles un ir nelegālās spēles. Ja, arī ko visi aicināja, ka, ja kādreiz kaut ko gribās, tad spēlēt legāli, nevis nelegālās, kur visi tavi dati, tur ir vesels pasākums, kā tas viss notiek un visas tās reklāmas, protams. Un tātad pats galvenais, kad ir jāmaksā nodoklis, no cik lielas summas gadā ienākuma? Kā? No kur? 3000 gadā. No loterijām? Nē, azartspēlēm, kas nav preču un pakalpojumu loterijas. Bet tad, kad jau, piemēram, saņems 3 un 5 tūkstoši, tad tu maksās no tā 5? Tā bija? Vismaz kaut ko pareizi atceros. Ir vajadzīga drosme iet publiski, teikt kaut ko par nodokļiem, jo pa katru kļūdu tevi var nomētāt ar olām. Un ceru, ka jūs kaut ko uzzināsiet no šiem raidījumiem virzienus, ko meklēt. Jā, paldies jums liels, ka jūs mūs uzņēmāt un paklausījāties par mums. Un es ceru, ka kaut kādi knifiņi no manis tāda vienkāršās vides, kaut kādas lietas, kas man aizķēra, skatoties šos raidījumus, jums noderēs. Paldies jums, ka uzņēmāt mūs un kad uzdrošinājāties un nebaidījāties runāt. Un es ceru, ka nebija jau nemaz tik tā. Jā, paldies, ka atnācāt un uzklausījāt mūs tiešām ļoti jauki. Paldies! Čau, mana mīļā Ieva. Čau, Dāvi. Esam izrunājušies arī ar studentiem un esam mūsu projekta noslēguma epizodē. Jā, mēs kopā esam pavadījuši gandrīz gadu. Tas ir super forši un man neticās, man godīgi vispār neticās, kad tik ātri ir pagājis laiks un mēs esam tik daudz ko izrunājuši, tik daudz dažādas tēmas un tu man tik daudz ko esi iemācījusi. Jā, viens ir tā izrunāšana, bet otrs, ka mēs kopā esam visu kaut ko mācījušies. Patiesībā esmu saņēmusi ārkārtīgi daudz labas atsauksmes par to, ko mēs esam darījuši. Cilvēki ir jautājuši, vai tiešām tas ir tā, ka par to var nemaksāt nodokli, ja tu aizdod ģimenes loceklim vai iedod naudu un tam līdzīgi. Tā kā es domāju, mēs daudz ko esam arī cilvēkiem parādījuši, kā var labāk rīkoties, kur. Un starp citu, un to, ko mēs arī visās epizodēs darījām, mēs esam cilvēkiem rādījuši, kur var meklēt informāciju. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu zini, kur paprasīt, kur paskatīties un pēc tam var izlemt, kā to darīt. Bieži vien savā praksē es saskaros ar tādu lietu, ka cilvēks tā kā saprot, ka viņam kaut kas ir jāmaksā, kaut kas ir jādara, bet viņš to ir sapratis gadu par vēlu. Nav tā kā to nedara saulaicīgi, bet varbūt tas, ko mēs stāstījām, par ko mēs runājām, tas liks kādam aizdomāties saulaicīgi, teiksim, nevis interesēties par nekustamā īpašuma vērtību tad, kad viņš viņu pārdod, bet interesēties tajā brīdī, kad viņš noformē to mantojuma apliecību, kad mantojuma apliecībā tiek ierakstīta šī summa, kāda ir mantojuma vērtība. Varbūt cilvēks to sadzirdēs. Ļoti daudz tēmas paņēmu arī priekš sevis privāti un uzzināju visu kaut kādas lietas, ko es iepriekš varbūt nezināju vai nebija man skaidrība par šīm tēmām, kā piemēram savstarpēji norēķini. Tā bija ļoti interesanta tēma, man liekas, visiem latviešiem. Un jā, viena no manām mīļākajām tēmām bija, protams, arī autora atlīdzības līguma, jo tas ir tas līgums, ko es parasti slēdzu uz sadarbību
sadarbībām, un tad viņu izprast ir superīgi, un tagad es esmu drošāks jau tajā vispār, ko es parakstu. Kā arī influenceru darbība, tā bija super interesanta tēma, un arī, kas saistās ar manu dzīvi, un tik ļoti daudz tēmas, kas ir mana ikdiena, kā arī saimnieciskā darbība, kas ir mans darbs. Es strādāju par frizieri, un tad esmu arī izpratis kārtīgāk šo te, kā pareizi veikt saimniecisko darbību, kad iesniegt atskaites, kādas atskaites vispār ir jāiesniedz, kas der, kas neder, un tik ļoti daudz dažādas tēmas, un arī tādas tēmas, kas vispār ar manu dzīvi nesaistās, un vadot šo raidījumu, man nācās par viņām uzzināt, un likās super interesanti, kā piemēram par mežiem, meža izīrēšana vai nekustamā, kustamā īpašuma izīrēšanas. Tas bija tādas tēmas, kas man ikdienā vispār nav man blakus, bet super forši bija par viņām uzzināt. Bet Dāvis vēl noteikti gribētu pieminēt un pateikt ārkārtīgi paldies valsts ieņēmuma dienestam, kurš iesaistījās, vai ne? Jā, ar ko tev bija brīnišķīgi intervijas, un iestāde bija ļoti pretimnākoša un ar mums labprāt sadarbojās. Un tādējādi es domāju arī, ka mēs ar saviem stāstiem palīdzējām cilvēkiem saprast, ka valsts ieņēmuma dienests arī ārkārtīgi daudzās lietās cilvēkam var palīdzēt. Man arī super interesanta tēma likās azartspēles, kurā intervēju ar azartspēlēm saistītus cilvēkus un uzraugus, un tas bija super forši. Es biju tajā foršajā ēkā vecerīgā, man likās, ka esmu tik krūts. Un jā, tā kā visādas tēmas ir ļoti, ļoti noderīgas. Meža izciršana, tā bija forša tēma. Tā bija, starp citu, viena no manām mīļākajām intervijām, jo mēs bijām mežā, un man ļoti patīk pastaigāties pa mežu. Bet atceries, Dāvi, ka mēs beidzot arī tevi pierunāju regulāri iesniegt gada ienākumu deklarācijas, nodeklarēt šos čekus, ko tas par medicīnu iztērēs vai par mācību. Jā, to es nekad nebiju vispār darījis. Un varbūt vēl kāds arī to dzirdēja. Jo man tas likās vienmēr tik sarežģīti, un kaut kur jāiet un jāmeklē, un kurš čeks der un kurš neder. Bet jā, tagad es to daru un iesniedzu. Kā arī epizodēs, kur mums bija par vidu tēmu, kā piemēram vēstules no vidi, kā arī šīs gada deklarācijas. Ja tev kaut kas nav skaidrs, tad vienmēr tu vari pazvanīt viņiem vai arī ieiet vidu mājaslapā un materiālus atradīsi turpat uz vietas. Par jebkuru tēmu var atrast apkopojošas materiālus ar jautājumiem, atbildēm, un galu galā arī tā čeku iesniegšana šobrīd gada deklarācijā ir tehnoloģiski ļoti vienkārša. Kādreiz tas bija sarežģītāk izdarāms, bet šobrīd to var izdarīt ļoti vienkārši nobildēt un pievienot. Jā. Ieva, mana mīļākā tēma. Es reāli ņemu savus vārdus atpakaļ. Šī ir mana mīļākā tēma. Jā. Dāvanas. Dāvanas saņemšana. Kam nepatīk dāvanas? Es dievinu dāvanas, un ja tās ir pat lielisks, mazas vai lielas, bet dāvanas ir dāvanas. Viņas ir patīkamas. Jā, tā tēma bija super forša, un arī varēja ļoti labi saprast un izprast visu, kā arī tur bija ziedošanas tēma, un mēs runājām ar Dr. Klauns par ziedojumiem un uzņēmumiem, kuri saņem ziedojumus vai dāvanas. Tā kā tas bija super interesanti. Nu jā, un arī par tiem pašiem ziedojumiem, ja mēs vēl cilvēkiem varam pastāstīt, un viņi saprot, ka tu, piemēram, tērē medicīnas izdevumus, tu vari deklarēt un atgūt daļu nodokļu, tad to var darīt arī ar ziedojumiem patiesībā. Dāvi, bet es ļoti lepojos ar tevi, kad mūsu raidījumu gaitā tu arī iztīrīji savu skapi, un tas bija iespaidīgi. Tā tu domā, ka es iztīrīju. Es iesāku, bet neko neesmu pabeidzis. Bet tev taču teica, ka tagad pārdot lietotās mantas internetā ir ļoti vienkārši. Jā, tas ir vienkārši, bet es to nedaru, man žēl. Bet vismaz man nesanāk, es negribu pārdot, man tas liekas tāds, man vēl tam ir jānobriest, bet lietotās mantas, jā, tā tēma bija super forša. Es iztīrīju skapi no tā, kas man nedara, tur gan tev ir taisnība, no vecajām drēbēm. Bet nodoklis no šiem ienākumiem taču nav jāmaksā, mēs pat valsts ieņēmuma dienestam to pārpracījām. Jā, manā gadījumā nav jāmaksā nodoklis no tā, jo es neesmu neko vēl arī pārdevis. Nu, redz, cik daudz dažādu situāciju, un faktiski mēs šī gada laikā esam mēģinājuši risināt privātu personu iedzīvotāju ienākuma nodokļa lietas. Bet iedomājies, kas vēl būtu, ja mēs ķertos pie pievienotās vērtības nodokļu un uzņēmumiem? Ak, Dievs, tad varbūt tā jau izklausās pēc otrās sezonas. Nu, gandrīz vai. Bet patiesībā mēs esam izdarījuši ļoti lielu darbu un domāju, ka pirmkārt es ar tevi iepazinos. Jā, tas ir brīnišķīgi. Tā ir man lielākā, starp citu, tādā, ko es paņemšu no šī projekta, ir tas, ka es iepazinos ar tevi, ar tik augsta ranga cilvēku.
Un es ar tevi lepojos. Nu, viens jau ir skaidrs, ka gudrs nodokļu maksātājs nav tas, kurš zina visu, bet ir tas, kurš zina, kur to meklēt, kur meklēt atbildes uz saviem jautājumiem. Jā, Dāvi, tieši tā arī ir. Un ceru, kad mēs jums kaut ko palīdzējām saprast, kur meklēt, kā to visu risināt un no nodokļiem nebaidīties, redziet, ka nemaz tik traki jau nav. Un paldies, mīļie skatītāji, ka bijāt kopā ar mums šīs visas 18 epizodes un pavadījām lielisku laiku. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uzzinājāt kaut ko jaunu. Un jau liels paldies tev, un es novēlu tev dzīvē daudz piedzīvojumu un neaizmirstams atmiņas, un paldies par šo iespēju. Paldies, Dāvi, šis bija brīnišķīgs laiks kopā ar tevi. Tu biji vienkārši nepārspējams intervētājs un kolēģis. Labi, čau, Saule. Paldies. Tad jau tiekamies. Tiekamies. Atā. Atā. Nodokļi bez panikas.